Labdien! Šodien apskatīsim interesantu uzdevumu, kurā mums ir jāaizpilda pasūtījuma tabula. Preces, kuras mēs gribam ierakstīt šajā tabulā, atrodas lapā Dati. Preces mēs varam izvēlēties ar preces kodu. Šajā tabulā ir preces nosaukums un cena. Pasūtījuma tabulu mēs aizpildīsim, izmantojot pogu. Ievadiet preci tabulā. Šo pogu esmu izveidojis jau iepriekš. Mēs tikai tai pogai pievienosim makrosu, jo tabulu jāizpilda tā, ka katru izvēlēto preci vajag ierakstīt nākamajā tukšajā rindā. Lai varētu izvēlēties preci, mēs izmantosim augšā redzamas tabulas. Kodu tabulā mēs izveidosim dinamisko kodu sarakstu. Tālāk ar funkcijām vai ar formulām mēs noteiksim preces nosaukumu un cenu, ievadīsim N, aprēķināsim, cik maksās šis pasūtījums, un tad ar pogu ievadīsim šīs otrās tabulas saturu pasūtījuma tabulā. Sagatavosim preču tabulu šim uzdevumam. Lapā Dati no preču saraksta izveidosim Excel tabulu. Insert table. Mēs redzam, šeit ir iezīmēta A1 šūniņa kā sākums. Viņu jālabo uz A2, jo tas virsraksts preču saraksts, viņam nav jābūt tabulas iekšienē. Labi, nosauksim šo tabulu, pamainot table name. Piemēram, kodi, tad preču kodi, un atgriežamies savā darba lapā un sākam veidot vajadzīgas saites. Kodu šūniņā pievienosim kodu sarakstu no preces, no preču tabulas. Date, validation, list, saraksts, listings, source, dati, un norādām šeit apgabalu ar visiem kodiem. Jā, pārbaudām, vai tas mums darbojas. Jā, kodus mēs varam šeit mainīt. Tagad ar šī izvēlēta koda palīdzību noteiksim preces nosaukumu. Šeit izmantosim salikto formulu ar divām funkcijām – indeks un match. Sākam veidot formulu. Vienāds indeks no kādas array tabulas. Tātad tabulai nosaukums bija kodi. Mēs izmantojām preces nosaukumu, tātad prece, aizvērām ciet, semikols, tālāk man jāpasaka, kurā rindas numurā būs šī mani izvēlētā koda ieraksts. Row number, tad to mēs noteiksim ar match funkciju. Match funkcija pieprasa look up value. Pēc kā meklēt rindas numuru? Pēc mūsu izvēlēta koda. Tālāk jāievada look up array. Tātad šī kodu tabulas diapazons jāievada. Kodi un kolona kods. Aizvēram ciet, semikols, tālāk izvēlamies nulli, tad jāatrod precīzo rezultātu,
iekava ciet mečs, ietkava ciet indeks. Jā, skatāmies, prece mums ir izveidota, skatāmies 113, ir, jā. Tādu pašu formulu izmantosim, lai noteiktu cenu. Principā mēs varētu pārkopēt preces formulu pa labi. Protams, tur būs kļūda, bet mēs labāk varbūt izlabosim. Jā, tātad indeks tiek meklēts nevis no cenas, bet no preces. No preces. Mečs B5, nē, B5 nav, bet ir A5, un kodi tiek meklēti pēc kolonas kods. Un tad vajadzētu būt. Jā, tad tas sanāk tas pats, nevis no preces, bet jāņem no cenas kolonas. Cena. Jā, tagad vajadzētu būt. Jā, cena ir pareiza. Cena ir pareiza, tad mēs varam viņu arī šeit ieraudzīt. Tālāk, ievadot ar rokām kaut kādu preces daudzumu, summu aprēķināsim ar formulu round, jo vajag nopaļot, cena reiz daudzums, semikols 2, iekava ciet, un mums summa ir aprēķināta. Tad tik tālu uzdevums mums ir izpildīts. Tad mainot kodu, mēs aizpildām šo pirmo tabulu ar preces datiem. Tagad ķeramies klāt pie uzdevuma, ar kuru no šīs pirmās preču īsās tabulas šos datus jāparkopē pasūtījumu tabulā. Tad tam mēs izveidosim makrosu. Developer, Visual Basic, makrosu rakstīsim moduļos, moduli insert. Moduls, tālāk insert procedūra, sub, name. Piemēram, nosauksim preces, tad jā. Un tagad sāksim veidot makrosu. Kāda man ir ideja? Ideja man ir tāda. Es pārbaudīšu, cik ieraksti ir šai pasūtījuma tabulā kodu kolonā. Es viņu iekrāsošu ar zilo krāsu. Jā, tad es saskaitīšu, cik aizpildītas ir šūniņas šajā apzīmētajā diapazonā. Tā, kā es to varu izdarīt? Ļoti vienkārši. N vienāds, jā. Te vajadzētu norādīt, kurā darba lapā man būs visas šīs darbības. Tad rakstām lapas adresi. Worksheets. Tad tas viss notiks mums kādā lapā. Lapas nosaukums ir 9. uzdevums. Ja? Un mēs šo lapu atvērsim. Select. Tālāk aprēķināsim, cik kodu šūnes ir aizpildītas. N vienāds. Application. Tālāk. Punkts. Izmantosim Excel funkciju count A. Count A. Saskaitīt šūniņas, kuras ir aizpildītas. Kam saskaitīt? Sheets. Atkal lapai.
lapai. Tad nodublēsim 9 ust. Un tajā lapā range apgabalā dubult pēdiņās apgabalu noteiks šūniņa A7 līdz A16. Līdz A16. Nu, kāpēc tabula netiek skatīta līdz pēdējai šūniņai, to sapratīsiet paši tad, kad izpētīsim, kā strādā šī programma. Tālāk, kaut kas man šeit pietrūkst vēl viena iekava. Jā, vēl viena iekava. Tālāk sākam aizpildīt pasūtījuma tabulu. Aizpildīsim kodu. Sales. Kāda šūniņa būs pirmā? Viņa būs aiz 77. rindas plus aprēķinātais N. Tad 7, tad rinda 7 plus aprēķinātais N, paliekot pirmajā kolonā. Tur mēs gribam redzēt, ko mēs gribam redzēt kodu. Tad sales mūsu gadījumā 5,1. Nu, un tā tālāk. Tad līdzīgi aizpildām arī preces, cenas, N un summas šūniņas. Izdarīsim to ļoti vienkārši, paņemsim to tikko ievadīto rindu un viņu četreiz vēl pārkopēsim uz leju. Un tad pamainīsim. Tad sales prece atrodas 8,2, tad 7 plus N otrajā kolonā. Tur mēs gribam ierakstīt sales 5, 1, 2, 3. Tad 5, 3. Tālāk būs 3, 4, 5, 6. Nu, programmai vajadzētu darboties. Varam pārbaudīt no šejienes ar run. 1, jā, ir pārkopēt. Varam izmēģināt arī vēl vairākas reizes. Tad redziet, tabula tiek aizpildīta. Nu, mēs nemainījām kodu, tāpēc, kas notiek aizpildot pēdējo. Nu, man tāds nosacījums bija, ka tabulai jābūt tikai pasūtījuma tabulai, tikai ne vairāk par 10 precēm. Un pēdējo vēl liekot klāt, viņš to neļauj. Tad līdz ar to programmēšanas uzdevums ir izpildīts. Mēs varam atgriezties mūsu darba lapā un izmēģināt, kā tas viss strādā dinamiski, reāli. Pogai vajag pievienot izveidoto makrosu. Labais klikšķis, assign makro name preces. Labi. Nu, un tagad ievadīsim citas preces kodu, ievadīsim kaut kādu citu daudzumu, jā, un ievadiet preci tabulā. Klikšķ, izvēlēsimies nākamo preci, izvēlamies, cik mēs pirksim vai cik ir pasūtīts, un pievienojam klāt. Un tā tālāk. Uzdevums ir izpildīts.